īstenībā nekas tā nesaliedē kā nepatikšanas un grūti laiki. Tad, kad ir forši, tad ir visiem forši, bet kad tuvojās nepatikšanas, tad mēs esam visi kopā un tas ir vissvarīgākais šajā brīdī. Protams, kas var būt briesmīgāk un nepareizāk kā apvainot nepatiesu motociklistu. Es domāju, ka sekas tam šeit ir redzamas. Un kā var vispār būt cilvēks par satiksmes ministru, kurš nespēja atšķirt transportu ekskluzīvi no parasta braucamā. Varbūt viņš arī nemāk atšķirt vieglo automašīnu no vilciena. Kā pareizi ir jāveido šie nodokļi, lai nodokļi nebūtu neloģiski un lai viņi būtu visiem saprotami. Šī matemātika, lai būtu pārāk. Mūsu meiteņi dažas vārdas arī Vladimiram Barinovam. Gerhardo! 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 Ka mēs nemaz tik briesmīgi neesam un esam pietiekoši organizēti un zolīti, lai dod Dievs visiem tādiem būt. Veiksmu un mācieties sveicināties! Ministrs gribēja jautāt, vai ir kaut cerība, ka vēl mazāk par 24 latiem, vai viņi tādi pret principu, nevis par naudu? Pēc principu jautājums ir tāds, ka tas naudas izteiksmē, tas pieaugums motocikliem vismazākais, ja skaita absolūtos skaitļos naudas izteiksmē. Ja. Citām grupām pieaugums arī vēl lielāks, ja, vēl smagāks mašīnas. 24 tā ir pēdējā robeža noteikti. Mums saimā jādiskutē, mēs savu priekšstatu esam iedevuši. Ar mocīti ņemsiet? Protams, negaidīt. Tā vien. Jāapskatās. Iepriekš mēs ar organizatoriem bijām pārunājuši šo visu norisi, ja, un es atbildu, teiksim, tiem pieteikumiem, kas tika pieteikti, ja, un arī, teiksim, tiem kārtības noteikumiem, kas tika arī veikti. Ja. Bet zinot, ka rockeri ir tāda dulla tauta, vai tas nav kaut kāds, nezinu, papildus riska faktors? Nē, es domāju, ka tieši pretēji tam, ja, arī piekdienu mēs sapratām, teiksim, to, ka viņi ļoti nopietni pieiet šim pasākumam, viņiem ir ļoti pietiekoši stipra iekšējā kontrola un disciplīna. Pārsteidzoši. Ja. Lauž stereotips, vai ne? Es domāju, ka vienmēr viņam tā ir bijis. Protams, ka viņi ir brīvi cilvēki, brīvā domāšanā, bet tajā pašā laikā, ja vajadzīga koncentrēšanās, viņi spēj to jebkurā situācijā kontrolēt sevi. Tad sanāk, ka arī šoreiz nebija nekādu, es nezinu, signālu, ka varētu būt kaut kāds briesmas? Nebija. Protams, ka tas tika pārunāts, ja, un arī iespējamie riski, kādi varētu būt, ja, tad tie tika visi ņemt vērā, un to mēs redzam arī no šīs dienas situācijas.